Thank you. Good morning. Paldies, labrīt! Dāmas un kungi, man ir liels gods šodien uzstāties. Es vēlētos pateikties Latvijas prezidentūrai par uzaicinājumu un vēl vairāk pateicos par to, ka esat izvēlējušies šo tēmu prezidentūras ietveros. Es ceru, ka arī turpmākās prezidentūras ies pa jūsu pēdām. Es novērtēju arī to, ka Latvija ir sākusi reformas savos pakalpojumos nacionālā līmenī. Es vēlētos teikt, ka apvienoto nāciju cilvēktiesību pakalpojumi ļoti atbalsta Eiropas Savienības valstu reformu centienus, reformējot jomas, kas saistītas ar bērnu aprūpi un invalīdu aprūpi. No 2009. gada mēs piedalāmies Eiropas grupā, kas strādā pie deinstitucionalizācijas. Es nesapratu visu no iepriekš teiktā, taču es sapratu vārdu entuziasms, un man jāsaka, ka mēs esam ļoti entuziastiski iesaistīti šajā procesā. Mēs, kā cilvēktiesību komiteja, esam iepriekš lēni strādājuši tādā ziņā, ka esam lēni atpazinuši, lēni atzinuši tiesības, bērnu tiesības ar invaliditāti un arī invalīdu tiesības. Mēs esam nonākuši pie tās izpratnes, kā universālā vispārīgā cilvēktiesību deklarācija, paziņojot to, ka ikvienam ir tiesības. Tas tiešām nozīmē, ka tas attiecas uz ikvienu. Neviena nav aizmirsusi šī deklarācija, neviens nav atstāts novārtā. Mēs esam centušies sasaistīt dažādus emancipācijas scenārijus. Ir 4 dažādi scenāriji, un tie ir cilvēki, kuriem ir psihosociālas problēmas, kā arī bērni ar invaliditāti. Esmu pārliecināts, ka jūs labi pārzināt starptautisko standartus šajā jomā, taču tā kā pārstāvu apvienotās nācijas, man ir jāmin vismaz 3 galvenie instrumenti, uz ko mēs atsaucamies. Un tā ir apvienoto nāciju konvencija par bērnu tiesībām. Runājot par vadlīnijām, par alternatīvu bērnu aprūpi, ir izveidots ANO vadlīnijas bērnu alternatīvai aprūpei. Protams, jūs visi esat dzirdējuši par konvenciju, tā ir bijusi pārunāta, taču ir jāuzsver tas, ka šis ir ļoti moderns instruments. Tas ir instruments, kas patiešām parādā perspektīvas maiņu. Arī 70. un 80. gados ir pieņemtas konvencijas šajā jomā, taču tās bija diezgan medicīniskas un materiālistiskas. Taču šobrīd uzsvars tiek likts uz izvēli un autonomiju iesaistīto pušu, proti personu ar invaliditāti, autonomiju. Un netiek runāts par institūcijām, bet gan par iespējām, kas tiek sniegtas cilvēkiem, par pakalpojumu pieejamību. Tieši īpaši runāt par īpašiem pakalpojumiem personām ar īpašām vajadzībām. Un ir runa arī par to pakalpojumu pieejamību, kas ir paredzēti sabiedrībai kopumā.
Un kāds profesors ir teicis, ka šie panti ir patiesībā kā ceļš, tiek atvērts ceļš cilvēkiem dzīvot kopienā, būt iesaistītiem kopienā un izmantot tās tiesības, kas ir paredzētas visiem cilvēkiem. Un runājot par bērniem, par alternatīviem aptūpes veidiem, kā mans kolēģis Švarckungs jau minēja, komisija ir arī sniegusi rekomendācijas, kurās teikts, ka nabadzībai nevajadzētu būt iemeslam, lai bērnus atdalītu no ģimenēm. Ir jāpūlas, lai nodrošinātu, ka ģimenēm tiek sniegts atbalsts. Taču, ja ir nepieciešama šī atdalīšana no ģimenēm, tad bērniem jāsniedz īpašā aprūpe. Runājot par institucionālo modeli, mums diezgan godīgi jāatzīst, ka tas neradās tāpēc, ka cilvēki vēlējās ko sliktu izveidot. Tas parādījās kā agrīns, moderns skatījums. Arī šodien tas ir progresīvs. Taču tajā laikā šīs nepieciešamības tika definētas materiālā plāksnē. Tas tika darīts tāpēc, lai novērstu to, ka cilvēki ir uz ielas. Tādā veidā griežoties pie zinātnes, lai tie parādītu, ko darīt un kā nodrošināt šos katru bērnu atsevišķi. Un tagad, ja mēs domājam par izaicinājumiem, kādi pastāv attiecībā uz cilvēku tiesībām un institucionālu aprūpi, jādomā par to, ja cilvēks vai bērns dzīvo institūcijā, kāda institūcija viņiem nav tiesības uz ģimenes dzīvi un nav tiesība dzīvot pastāvīgi, un viņa tiesības netiek respektētas. Pastāv dažādi riski, un arī ģimenēs pastāv riski. Jo arī ģimenēs bieži vien ir pārkāpumu un ļaunprātīga izmantošana. Bet, ja ir institūcijās, tur varbūt ļoti stingra tāda sava institucionāla kārtība, un jābūt, protams, starpībai starp šīm institūcijām un cietumiem. Bieži vien arī izolācija ir teritoriāli, jo šīs institūcijas ir kaut kur tālu ārpus pilsētām. Un tas apmēram tāda kultūra, ka mēs saliktu cilvēkus noliktavās. Mums jāskatās ļoti rūpīgi. Mēs nevaram pierakstīt visas problēmas tieši, ka viņas ir tāpēc, ka šiem individiem ir problēmas. Un tādā veidā mēs mēģinām virzīties no šīm subjektīvajām vajadzībām pie objektīvajiem tiesībām un domājam par autonomiju un izvēles iespējām, nezaudējot pozitīvo, kas pastāv šajā klasiskajā modernajā paradigmā. Varbūt tad mēs uzliekam visu atbildību ģimenēm, tā skaitā visas materiālās nepieciešamības, un viņiem ir šīs tiesības. Jā, ģimenei ir jāuzņem šī atbildība, bet tajā pašā laikā arī ģimenēm un sabiedrības kopienām ir jāuzņem savas tiesības un pienākumi, jo kā vienam te otram ir jāsako humāniem principiem.
mums, protams, pastāv Eiropas struktūru fondi, investīciju fondi, tās ir iespējas, kas atbalsta daudz gadu gaitā šos procesus. Ļoti labi, ka Eiropas Savienībā ir procesi, kas notiek, tā ir kopēja mācīšanās par tiem procesiem, kas ir noritējuši labi, salīdzinot ar tiem, kas neiet tik labi. Attiecībā uz ANO lielo konvenciju tikai 3 dalībvalstis nav to vēl ratificējuši, jo tā būtu liela iespēja viņiem apvienot visas sinerģijas. Protams, pastāv riski. Pirmais risku veids, ka mēs varam investēt tādās alternatīvās, kas ir mazliet labākas nekā institucionālais pieeja, bet nebūtiski labāks. Jo šeit ir liels lobbijs, ko veic konservatīvie, piemēram, institūciju direktori, pakalpojumu sniedzēju, kas daudz izdod, lai tās institūcijas padarītu mazliet labākas, vai ceļ jaunas, kas ir varbūt mazliet mazākas, kas izskatās, ka tie cilvēki būtu kā sabiedrībā, bet tajā pašā laikā viņi ir saspiesti, un galvenais, ka tur valda institucionālā domāšanā. Jā, protams, viņi var dot kaut kādu uzlabojumi, bet zinātniskā izpēta parāda, ka šī uzlabojumi ir samērā nelieli un investīcijas diezgan lielas. Un kļūst grūti ieviest reformu tādā pa pusē reformētā struktūrā. Ļoti interesants pētījums ir ASV, jo viņi ir šo skatījuši šo attīstību no 70. gadiem, kas parāda, ka viss process cilvēkiem ar invaliditāti ir veiksmes gūšana kaut kādā jomā, bet patiesas izmaiņas dzīves kvalitātei parādījās tad, kad cilvēki varēja dzīvot atsevišķi, ļoti mazās grupiņās no 4 līdz 6 cilvēkiem grupiņā. Bet, ja jums ir liela institūcija, 500 cilvēku, bet ja jums ir, mēs tomēr, ja ir arī mazāka institūcija ar 45 vai 15 cilvēkiem, tomēr tas mums rada bažas, jo tas nav kvalitatīva pārēja, tā ir kvantitatīva pārēja. Otra veida riski ir tie, kā deinstitucionalizācija notiek ļoti tādā šaurā izpratnē, kaut ko slēdz. Ja mēs izmantojam terminu deinstitucionalizācija, ja mēs kaut ko slēdzam un kaut ko radam no jauna, tad mēs tomēr gribētu, ka ir nepieciešama lielāks pārējais periods. Tas nav vienkārši tā aizslēdz un atstāt cilvēkus, lai viņi paši par sevi rūpējas tajā ideālajā vecmodīgajā ģimenes modelī. Mēs nevaram atgriezties 19. gadsimtā, mēs negribam atgriezties 19. gadsimtā, kur galvenā sieviešu loma bija rūpēties par bērniem un cilvēkiem ar invaliditāti. Tam jābūt ir sabiedrība. Sabiedrība rada šos pakalpojumus. Mums nepieciešami šie individuālai budžeti. Mums ir vajadzīgi pakalpojumi, kas nodrošinātu visu šo procesu, lai tas sabiedrībā būtu reāli iespējams. Pat nodrošināt to, lai tāda riska nemaz neparādītos. Un pēdējo kārta ir 2 moderni riski, ko mēs tagad jau redzam. Viena no tiem ir attīstība,
uz tādiem pakalpojumiem, kas dod pilnu peļņu ar komerciālo loģiku. Tad mēs esam to privatizējuši, un tā nav valsts atbildība. Nē. Mēs sakām, nē, jūs nevarat, protams, varat iegūt peļņu, mēs nevaram tā privatizēt. Valstī ir jābūt atbildīgai, tā paliek atbildīga. Vienalga, kurš pakalpojumu sniedzējs tas būtu. Un vēl viens risks, kas parādījās, ir kāda ietekme ir bardzības, ekonomiskiem bardzības pasākumiem, jo bieži vien tieši šie modernie pakalpojumi tika reducēti vai nogriezti. Bieži vien šie kopienā sabiedrībā balstītie pakalpojumi tika likvidēti, un tas bija nepareizi. Struktūrālie fondi palīdz mums tiek galā ar šiem riskiem, kas mums palīdz tad, kad šie vecie pakalpojumi tiek samazināti, tad ir jāizmanto struktūrālo fondu. Mēs ticam, ka tilta veidošana starp cilvēku tiesības ekspertiem un ekspertu zināšanām un sociālajiem un veselības aprūpas politiku ir jānostiprina un jāiesaista visas ieinteresētās puses, visas tās puses, kam ir tiesības, tā izskaitā cilvēkus ar invaliditāti, bērnus un viņu ģimenes. Un jūs radīsiet daudz arī iedvesmas mūsu ANO komitejā, kas strādā pie vadlīnijām. Paldies par paldies Latvijas prezidentūrai par šo atbalstu šai tēmai. Un paldies par uzmanību. Liels paldies Jerāba kungam, un es domāju, ka tieši viņa sniegtā prezentācija būs labs pamats, uz ko atsaukties, jo reizēm mums trūkst argumentu, un šajā gadījumā argumenti bija šeit, un mēs viņus dzirdējām visi. Un nepieciešamības vienmēr viņus varēsim likt lietā. Kā nākošajai gribētu dot vārdu Donātai Pagētī Vivantī, aktīvai cilvēku ar invaliditāti tiesību aizstāvēji, ilgus gadus vadījusi autismu biedrību Eiropā, un gribētu teikt, ka viņas ieguldījums ir ļoti būtisks šajās tēmu apskatē, un arī turpmākā virzībā. Lūdzu, jums vārds. Yes, it should. Thank you very much for inviting me in. Paldies, ka uzaicinājāt mani runāt šajā fórumā. Šis fórums ir ietver organizācija, kur ir kur ietverts padomas no Eiropas Savienības valstīm un arī ārpus Eiropas Savienības valstīm. Vissvarīgākais ir tas, ka ir ietverts arī Eiropas tīkls saistībā ar personām ar invaliditāti. Šādas personas Eiropas Savienībā ir 80,000. Esmu ļoti pateicīga Latvijas prezidentūrai par tās ieguldījumu šajā jomā un arī par to, ka ir pacelts jautājums par deinstitucionalizāciju. Tas šodien ir izaicinājums. Es vēlētos jūs iepazīstināt ar Eiropas invaliditātes fórumā perspektīvām. Vispirms mēs runājām par to, ka miljons cilvēku
ar traucējumiem dzīvo lielās iestādēs, jeb arī kaut kur kādā savas mājas nostūrī, izolācijā. Un mērķis ir cilvēkus no šīs institucionalizācijas ietverā kaut kā atbrīvot. Tas ir deinstitucionalizācijas mērķis. Lai novērstu to, ka šie cilvēki ir izolēti no sabiedrības, kā arī, ka tiem tiek sniegti, ka tiem tiek piedāvāta medicīniska modeļa, kas neatbilst ANO konvencijām. Šiem cilvēkiem tiek atņemta arī cieņas sajūta un cilvēktiesības. Sanāk, ka šie cilvēki tiek sodīti ar cietums sodu, un viņiem nav dota iespēja. Kā mēs varam paciest šādu situāciju? Kā mēs varētu attīstīt šo cilvēku cilvēcisko potenciālu? Kā jau minēju, runājot par stacionāriem pakalpojumiem, kur tiek piedāvāts apkope, ir runa tieši par liela apmēra stacionāriem, bet ir runa par jebkuru iestādi, kur cilvēkiem tiek piespiests dzīvot kopā dzīves laikā, un viņiem tiek atņemta izvēles iespēja. Jo vairāk cilvēkam ir vajadzīgs atbalsts, jo vairāk sabiedrība pieprasa, lai cilvēki adaptējas, dzīvojot iestādēs ar ierobežotām iespējām. Parasti šīs iestādes ir pielāgotas vispārīgām vajadzībām, kas ir šai auditorijai, taču netiek pielāgotas konkrēta indivīda vajadzībām. Deinstitucionalizācija nenozīmē to, ka šīs personas nonāks sabiedrībā bez vajadzīgā atbalsta, bet gan tas nodrošinās to, ka pakalpojumi ies pie cilvēku un nevis cilvēks ies meklēt pakalpojumus. Kā jau teicu, cilvēkiem ir dažādas vajadzības, taču kā 19. pants skaidri nosaka, skaidri runā par cilvēkiem ar dažādām vajadzībām. Jūsu valstīs tiek ieviestas deinstitucionalizācijas programmas, un ir jau daži labi piemēri, kas tiks minēti turpmāk šodienas sarunās. Jāmin arī tas, ka ekonomikas krīze ir spēlējusi savu lomu. Un sociālo fondu sadalījums valstīs ir aizkavējies saistībā ar programmām. Dažās valstīs notiek reinstitucionalizācija. Un kopumā jāatzīmē, ka ir aizspriedumi. Aizspriedumi par to, ka institucionāla aprūpe ir mazāk dārga, taču skatoties ilgtermiņā, jāņem vērā tas, ka cilvēki, kas dzīvo institucionalizētās iestādēs, būs ar mazākām spējām un viņiem būs lielākas atkarības no pakalpojumiem. Nekad nevajadzētu vērtēt deinstitucionalizācijas procesu vienu pašu izolēti, ir jāņem vērā cilvēku nepieciešamības. Šī iemesla dēļ 18. ANO konvencijas par personu invaliditāti
tiesībām pants ir cieši saistīts ar citiem konvencijas pantiem un saistīts arī ar citām brīvībām, cilvēku brīvībām. Tāpēc deinstitucionalizācija nav tikai jautājums par to, ka ir jāpanāk atbilstība kādam konkrētam ANO konvencijas pantam, bet gan virknei ANO konvenciju pantu. Tātad 19. ANO konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām pants nosaka, ka cilvēkiem ir tiesības pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā, kā arī izvēlēties, kur un ar ko tie vēlas dzīvot. 12. pants runā par to, runā par kapacitātes procesiem. Pretstatā ar 12. pāntu, ar prasībām, kas noteiktas 12. pāntā. Tātad 12. pāns nosaka to, ka cilvēki jāņem, ka priekšroka tiek dota cilvēku vēlmei izvēlēties, izdarīt savu brīvu izvēli. 19. pāns attiecas uz visiem cilvēkiem ar invaliditāti. Visiem cilvēkiem ir nepieciešams atbalsts, un tos nevajadzētu uztvert par nespējīgiem. Ir vajadzīgs atbalsts, lai attīstītu šo cilvēku spējas kapacitāti. Ir nepieciešams sniegt atbalstu tostarp arī ģimenēm, kas uzņem aizgādībā bērnus. Konvencijā par bērnu tiesībām ir ļoti skaidri norādīts, ka arī ģimenēm, kas uzņem bērnus, ir vajadzīga pienācīgs atbalsts. Auģu ģimenēm vajadzīgs atbalsts, lai nodrošinātu to, ka nenotiek bērnu un sabiedrības segregācija. Ir jānodrošina tas, ka visiem cilvēkiem ar invaliditāti būtu tiesības iespēja iekļauties sabiedrības dzīvē. Tātad, kā minēju, 19. pants perfekti iedaras, runājot par dažādām invaliditātes stadijām un saistībā ar pakalpojumu kopumu, ko jānodrošina šiem cilvēkiem. Tostarp arī pakalpojumu pieejamību, veselības pakalpojumu pieejamību, izglītības pakalpojumu pieejamību. Šiem pakalpojumiem jābūt pieejamiem visiem cilvēkiem. Taču 19. pantā norādīts arī tas, ka jābūt iespējai nodrošināt dzīves apstākļus, patvērumu, kas balstīts uz ar sabiedrību nodrošinātiem pakalpojumiem. ANO konvencija arī attīstā modeli šiem pakalpojumiem. Piemēram, cilvēkiem, kuriem ir intelektuālas un psihosociāli traucējumi. Šīs grupas visbiežāk ir
klienti šim institucionalizētajām iestādēm. Un ir kāds pētījums, kurš pierāda to, ka nozīmīgāka ir pakalpojumu kvalitāte. Mēs nedrīkstam pieļaut to, lai tiktu diskriminētas kādas cilvēku grupas, kas izmanto pakalpojumus, kas paredzētu cilvēkiem ar invaliditāti. Ir jāiesaista arī organizācijas, kas nodarbojas ar invalīdu atbalstu, un arī lietotāji ir jāiesaista procesā, kurā tiek veidot šie pakalpojumi, nodrošināt šo pakalpojumu pieejamība, nodrošināts patvērums, arī attīstot, adoptējot un piemērojot kvalitātes standartus. Piemēram, patvērumu pakalpojumi ir Eiropas Savienības kompetencē. Un šeit būtu jāierosina minimālie standarti šiem pakalpojumiem, kā arī jāvērtē pakalpojumu kvalitāte centrā, novietojot liekot pašu cilvēku. Šī brīža pieeja kvalitātes vērtēšanas sistēmā ir atšķirīga. Ir svarīgi nodrošināt to, ka cilvēki var izvēlēties, izdarīt savu brīvu izvēli. Cilvēki, kas dzīvo institucionalizētās iestādēs, bieži vien nemaz nezin, ka pastāv alternatīvas. Bieži vien šiem cilvēkiem nav pieejamas citas opcijas. Organizācijas, kas atbalsta invalīdus, tām ir arī pieeja Eiropas Savienības fondiem, taču partnerības līguma ar Eiropas Savienības valstīm nevienmēr atspoguļo regulas nosacījums par Eiropas Savienības fondu izmantošanu. Ļoti bieži padomes noteikumi tik slikti tiek iztulkoti, un tāpēc praksē nozīme tiek saprasta pat pretēji. Es pat esmu redzējusi šādus piemērus. Esmu redzējusi piemērs, kad ar pilnīgi pretēju nozīmi ir veikts tulkojums tieši sadaļā par deinstitucionalizāciju. Tagad runāšu par darbības programmu atbilstību. Ļoti bieži šīs programmas neņem vērā nosacījumus. Un ļoti bieži tās neiesaista attiecīgās organizācijas, kas nodarbojas ar invalīdu aizstāvību. Tāpēc ir nepieciešams pielikt lielākas pūles, lai nacionālā līmenī uzraudzītu struktūras fondu izmantojumu un tos koordinētu veiksmīgākā veidā. Tā, lai saskaņā ar konvenciju neviens lēmums par invalīdu dzīvi netiktu pieņemts bez viņu dalības. Paldies! Antī kundzei, un es domāju, ka Švarca kungs dzirdēja, kam ir īpaši jāpievērš uzmanību novērtējot dalību valstu progresu. No nevalstiskā sektora viedokļa tagad man ir tas gods dot vārdu
Guntai Ančai. Es domāju, Latvijā nav nepieciešams īpaši viņu stādīt priekšā, jo mēs visi viņu pazīstam kā invalīdu tiesību aizsardzības aktīvisti un aktīvu visu procesu līdzdalībnieci. Bet teikt, varbūt kāds vēl nezina, bet tas arī ir jau kopš Latvija kļūst par Eiropas Savienības dalībvalsti. Tātad Gunta Anča ir Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejas pārstāve un aktīva dalībniece. Tā kā mēs šobrīd runājam par kontekstu Eiropa, vārds Ančas kundzei viedokļu izteikšanai. Jā, labdien visiem un liels paldies par iespēju uzstāties šajā konferencē un paldies prezidentūrai, bet es jau īpaši gribētu pateikt paldies Labklājības ministrijai par to, ka tika izvēlēta šī tēma un arī par to, ka tika pasūtīts, tā var teikt, Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejā atzinums par deinstitucionalizāciju. Kādēļ tas ir tik svarīgi? Man šķiet, tas ir ļoti svarīgi tādēļ, kad mēs ieraugam Eiropas kontekstu. Mums šodien daudz dažādi runātāji, mēs skatāmies dažādos skatu punktos, bet konteksts kopējais, kāds izskatās tieši Eiropas Savienībā, ir iegūstams no šādiem dokumentiem, kas reizēm šķiet varbūt arī nav tik konkrēti, tik praktiski, tās nav gluži vadlīnijas, bet tomēr tas dod sapratni, kur mēs esam un uz kuru pusi mēs virzāmies. Kā jau Jaunzemes kundze teica, šodien runāju Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejas vārdā. Tikai daži vārdi par to, kā tapa atzinums. 25. septembrī pagājušajā gadā tika pieprasīta atzinuma izveide, un, ko man gribējās uzsvērt, darba grupā, kas strādāja pie šī atzinuma, bija ļoti daudzu dažādu valstu pārstāvji. Kā jūs redzat, tur bija gan Polija, gan Vācija, gan Spānija, Rumānija, Bulgārija, Austrija, Itālija, Grieķija, Ungārija, Čehija. Mums bija arī eksperts, kas šodien piedalās šeit no Eiropas fóruma cilvēkiem ar invaliditāti. Un 27. martā pēc gara darba atzinums tika pieņemts. Un, ja jūs jautāsiet man, vai es jums tagad lasīšu priekšā šo atzinumu, nē. Es domāju, ka tas nav vajadzīgs, jo katrs no jums var aiziet uz Eiropas ekonomikas sociālo lietu komitejas mājaslapu, atrast atzinumu, izlasīt to, un ne jau tāpēc mēs esam šeit, lai lasītu to priekšā. Tomēr es gribu pastāstīt par dažām pamatlietām, kas man šķiet bija ļoti svarīgas un ko mēs šajā atzinumā esam ietvēruši. Un pirmkārt par pamatlietām, jeb pamatprincipiem, kas ir balstīti uz ANO konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Tikai dažos vārdos par šiem pamatprincipiem. Tātad pirmkārt un vissvarīgāk, protams, ir cieņa. Cieņa pret individuālu autonomiju, cieņa pret neatkarību. Otrs, kas man šķiet ir ļoti svarīgs jautājums Eiropā, par ko mēs aizvien daudz runājam Eiropas Savienībā, un godīgi sakot, varbūt netik daudz vēl darām, ir antidiskriminācija. Antidiskriminācija kā jautājums, kas attiecās uz cilvēkiem ar invaliditāti visās dzīves jomās, bet jau īpaši, protams, tajā brīdī, kad mēs runājam par deinstitucionalizāciju. Nākamais jautājums ir pilnīga un efektīva līdzdalība un iekļaušanās sabiedrībā, cieņa pret atšķirīgo, pieņemot cilvēku ar invaliditāti kā daļu no daudzveidīgā šajā pasaulē. Protams, vienlīdzīgas iespējas un arī neapšaubāma pieejamība. Pieejamība kā veids, kas ļauj cilvēkiem ar invaliditāti iekļauties visās dzīves jomās. Un turpinot savu prezentāciju, es gribēju parādīt, kādi bija 4 svarīgākie jautājumi. 4 svarīgākie jautājumi, par ko mēs diskutējām, gatavojot šo atzinumu. Pirmais man šķiet ļoti būtisks jautājums bija deinstitucionalizācijas mērķa grupas. Kas ir tie cilvēki? Kas ir tie cilvēki, par kuriem mēs runājam, minot vārdu deinstitucionalizācija?
Un kā jūs vēlāk es jums pastāstīšu, tad viedokļu daudzveidība šajā jautājumā bija ārkārtīgi liela. Nākamais jautājums bija, cik atšķirīgas ir šīs mērķa grupas, par kurām mēs runājām. Nākamais, kas šķita ļoti svarīgi, ir saprast, ko tad mēs saprotam ar vārdu institūcija. Kas ir institūcija? Vai tā ir slimnīca? Vai tas ir vēl kaut kas cits? Un pēdējais arī nemazāk būtiski ir deinstitucionalizācijas riski. Kas varētu notikt gadījumā, ja deinstitucionalizācija tiek attīstīta nepareizā, sliktā veidā, pietiekoši to neizprotot. Un tātad nedaudz vairāk par deinstitucionalizācijas mērķa grupām. Šeit mēs vienojāmies, kad ir 3 lielās mērķa grupas, par kurām mēs runājām deinstitucionalizācijas sakarā. Tie ir bērni bāreņi, tie ir cilvēki ar invaliditāti un tie ir gados veci cilvēki. Jāsaka, ka mūsu darba grupā bija ļoti daudz diskusiju, jo katrā valstī ir atšķirīga sapratne, kas tad ir šīs mērķa grupas. Un kā mēs zinām, Latvijā šobrīd mums ir ļoti šauri nodalīta mērķa grupa. Mēs runājam par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, mēs runājam par bērniem. Mēs nerunājam deinstitucionalizācijas sakarā par gados veciem cilvēkiem, mēs nerunājam par cilvēkiem, piemēram, ar kustību traucējumiem. Bet tas nenozīmē, ka šie cilvēki nav mērķa grupa. Tas nozīmē, ka šajā gadījumā Latvijā mēs neesam šīm grupām pieskārušies. Un, ja mēs runājam par bērniem no bāriņiem, tad mēs redzam, ka svarīgākais mērķis, ko mēs vēlamies sasniegt, ir ģimeniska vide, kurā varētu augt šie bērni. Ja mēs runājam par cilvēkiem ar invaliditāti, tad svarīgākais mērķis ir panākt viņu maksimālu neatkarību. Ja mēs runājam par gados veciem cilvēkiem, mēs lietojam vārdu integrētā aprūpe, kas šobrīd ir ļoti populārs Eiropā, un kas nozīmē, ka cilvēkam tiek dot iespēja gan vienlīdz labi un aktīvi dzīvot savu sociālo dzīvi, gan tiek nodrošināta ļoti laba aprūpe un medicīniskā palīdzība. Un ir svarīgi atcerēties, ka katra no šīm grupām pieprasa ļoti īpašus, tikai viņiem veidotus, kopienā balstītus pakalpojumus. Katra grupa ir ļoti atšķirīga, bet šoreiz es vairāk pievērsīšos cilvēkiem ar invaliditāti. Kā tai grupai, kas ir man tuvāka, kā tai grupai, par kuru mēs nedaudz vairāk runājām arī savā atzinumā. Cilvēki ar invaliditāti nav vienota grupa. Ja mēs sakām cilvēks ar invaliditāti un gatavojam viņam pakalpojumu, tad mēs varam teikt, negatavojam pakalpojumu nevienam. Tādēļ, kad katram ir savas ļoti īpašās vajadzības. Un šīs vajadzības ir atkarīgas no ļoti daudzām lietām. Šīs vajadzības ir atkarīgas no tā, kāda veida ir invaliditāte, vai tie ir neredzīgi cilvēki, vai tie ir cilvēki ar kustību traucējumiem, vai tie ir cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Tas ir atkarīgs no tā arī, cik smaga ir šī invaliditāte un cik liela palīdzība ir vajadzīga. Ja mēs runājam kontekstā, kas saistīts ar deinstitucionalizāciju, tad svarīgs ir arī tas laiks, ko cilvēks ir pavadījis institūcijā. Ļoti būtiski ir saprast, cik daudz viņam ir jādod atpakaļ prasme būt sabiedrībā, cik daudz viņam ir jāpalīdz, lai varētu atgriezties un justies līdzvērtīgi. Neapšaubām liela nozīme ir vecumam. Kurā vecumā tas cilvēks tiek atgriezts sabiedrībā, kurā vecumā mēs palīdzam cilvēkam atgriezties sabiedrībā. Ir jautājums par rehabilitāciju, cik lielā mērā mēs esam gatavi nodrošināt dažādus pakalpojumus cilvēkam atgriežoties savā, varbūt ļoti neierastajā, bet dzimtajā vietā. Un piedevām, protams, ir ļoti svarīgi runāt par to, kāda ir atbalsta sistēma, cik lielā mērā mēs spējam nodrošināt pakalpojumus, kas ļauj cilvēkam, kā jau es teicu iepriekš,
justies maksimāli neatkarīgam. Nākamais lielais jautājums, par kuru mēs runājām savā darba grupā, ko mēs saprotam ar institūciju? Kas tas ir? Un patiesībā, man liekas, perfekta atbilde uz šo jautājumu jau ir dota vadlīnijās. Kas ir institūcija? Mēs ar šo vārdu pirmkārt saprotam, ka institūcijas iedzīvotāji ir izolēti no apkārtējās sabiedrības, un viņi ir piespiedu kārtā salikti dzīvot kopā. Un nav svarīgi, vai tu gribi dzīvot kopā ar šo cilvēku, vai tu negribi dzīvot kopā ar šo cilvēku, bet šī ir tava istabiņa un tu dzīvo ar viņu kopā. Otrakārt, institūcija nozīmē, kad cilvēkiem, kuri tajā dzīvo, nav pietiekamas kontrolas par viņu dzīvi. Viņi nevar pieņemt lēmumus tikai paši par sevi. Ir kāds, kas pieņem lēmumus viņu vietā, un viņiem nākas pakļauties šiem lēmumiem. Viņiem nākas pieņemt šos lēmumus, ko kāds jau ir pieņēmis. Un pēdējā raksturīgā iezīme institūcijām ir, kad katras konkrētās institūcijas vajadzības ir daudz būtiskākas par individu vajadzībām. Tas nozīmē, ka institūcija dara labāk tā, kā ir institūcijai, institūcijas administrācijai, nevis tā, kā ir labāk cilvēkam vai cilvēkiem, kuri dzīvo šajā vienā konkrētajā institūcijā. Ja mēs ejam pie nākamā slaida, tad runājam par deinstitucionalizācijas riskiem. Un šeit iepriekšējie runātāji jau pieminēja daudzus un dažādus riskus. Man šeit ir uzskaitīti tikai tie, kas parādas mūsu atzinumā, un, manuprāt, ir vieni no būtiskākajiem, ko mēs mēģinājām risināt. Mums bija ļoti laba sadarbība ar Eiropas biedrību bezpajumtniekiem. Un sākumā mums šķita, kādēļ gan šī biedrība ir tik ļoti ieinteresējusies par mūsu atzinumu, un vai tiešām tam ir kāds sakars. Un tikai tad, kad mēs vairāk ar viņiem strādājam kopā, mēs sapratām, jā, tam ir sakars. Jo, kā rāda ļoti daudzi pētījumi Eiropas Savienībā, deinstitucionalizācijas risks ir bezpajumtniecība. Tas ir veids, kā mēs cilvēkus izņemam no vienas vietas, kur ir viņu ierastā dzīves vieta, un kur viņi vairāk vai mazāk ir ieraduši dzīvot, un noliekam citā vietā bez attiecīga atbalsta, un var gadīties, ka šī atbalsta trūkums, ja atbalsta sistēmas trūkums noved pie tā, ka cilvēks nevar tur iejusties. Un kādā brīdī mēs šo cilvēku vienkārši atrodam zem tilta. Nākamais lielais risks, ko mēs pamanījām, atpazinām un minējām arī savā atzinumā, ir bezdarbība. Un tas ir ļoti būtiski, jo cilvēkam dzīvojot vienam, atgriežoties kopienā, ir nepieciešams atbalsts, kas palīdzētu veidot viņa dienas kārtību, kas palīdzētu, piedodiet, aizpildīt viņa dienu. Ja tagad mazi bērni mums bieži blakus sēž un saka, Zīni, man šodien nav ko darīt, tad tas šķiet normāli, jo bērns izaugs, un mēs zinām, viņš iemācīsies pavadīt savu laiku. Bet šie cilvēki, kuri ļoti ilgu laiku ir bijuši organizēti, sakārtoti, kuriem ir bijis kāds, kas teicis, tikos un tikos tev ir brokastis, un tikos tev ir jādara tas, izejot ārpus šīs sistēmas jūtas apjukuši. Un ir jādomā par labākajiem veidiem, kā mēs varam palīdzēt cilvēkiem atgriezties dzīvē un iemācīties pašiem veidot savu dienu. Vientulība. Vientulība ir vēl viena lieta, kas ir ļoti būtiska kā risks, runājot par deinstitucionalizāciju. Jo, ja mēs atgriežamies atkal atpakaļ pie tā, kas tad ir institūcija, mēs redzam, ka cilvēki ir pieraduši dzīvot kopā. Cilvēki ir pieraduši gribu vai negribu atrasties vienā istabiņā kopā ar kādu vai kādiem. Cilvēki ir pieraduši gribu vai negribu iet brokastīs ar grupu citu cilvēku. Un tajā brīdī, kad viņi ir vieni, viņiem šķiet, ka dzīvē kaut kas ir pietrūcis. Un arī šajā brīdī ir jādomā par to, kā mēs varam
veidot attiecības sabiedrībā, kā mēs varam veidot attiecības vietējā kopienā, lai cilvēki nejustos vieni, lai cilvēki justos piederīgi pie šīs kopienas. Un pēdējā man šķiet lieta, par ko jau ļoti daudz runājām šodien, tā, protams, ir vardarbība. Tas, protams, ir jautājums, kas notiek ar šo cilvēku izejot arī kopienā, vai apkārtējā kopiena viņu ir gatava pieņemt kā līdzvērtīgu, vai arī tomēr tur ir kaut kādas problēmas, vai tur tomēr ir jādomā par lietām, kas kaut kā varētu uzlabot šo situāciju. Mēs atzinumā, protams, nevarējām iedot pilnīgi konkrētas atbildes uz šiem jautājumiem. Mēs varējām iedot dažas virzības, kā mēs redzam, vajadzētu tos risināt. Un mēs to redzējām kā viena no iespējām ir saulaicīga rehabilitācija, kas nozīmē, ka cilvēkam jau laikus tiek sniegta iespēja atgriezties kopienā, viņu gatavojot šim brīdim. Otrs ir ļoti individualizēti veidoti pakalpojumi kopienā, nevis uz lielu grupu, kā jau es teicu sākumā, cilvēkiem ar invaliditāti kopumā, bet katrai konkrētai cilvēku ar invaliditāti grupai, vai pat es gribētu teikt katram konkrētam cilvēkam ar invaliditāti. Un pēdējā nemazāk svarīgā lieta ir pozitīva attieksme no sabiedrības puses. Pozitīva attieksme no sabiedrības puses, kas nozīmē, ka sabiedrība ir gatava uzņemt šo cilvēku. Un man, protams, ir ļoti viegli nosaukt šos punktus. Un es saprotu, ka tas ir daudz sarežģītāk tos sasniegt realitātē. Bet man tomēr šķiet, ka ja mums ir ļoti konkrēti mērķi un ļoti saprotami uzdevumi, tad mēs varam arī veidot soļus, kā mēs varam šos mērķus sasniegt. Un tas ļoti īsumā ir par to atzinumu, ko sagatavojas Eiropas ekonomikas sociālo lietu komiteja, kurā es biju ziņotājs. Un patiesībā es šo procesu gribētu attainot šādā zīmējumā, kur jūs redzat marioneti. Un tās šķēres, tie esam droši vien mēs, visi tie, kas šodien sēž zālē un pa vienam griež šņurītes, lai cilvēks varētu brīvi kustēties pats, nevis lai kāds viņu kustinātu. Paldies jums liels! Paldies Ančes kundzei. Un es gribētu teikt, ka tieši šis atzinums arī parāda to, cik svarīgas ir Eiropas konsultatīvās institūcijas. Tā skaitā Eiropas un sociālā jautājuma komisija, kurā ir gan darba devēji, gan darbinieki, gan arī citu organizāciju pārstāvi. Un tieši šī institūcija ir spējīga izvērtēt no dažādiem problēmas, no dažādiem skatu punktiem. Tā kā liels paldies vēlreiz par ieguldījumu, un es domāju, ka tas mums būs ļoti noderīgs turpmākajā darbā. Kā nākošajai došu vārdu Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu departamenta direktorei Danutai Jasko, kurā ir plaša pieredze dažādu pētījumu veikšanā, un kura, es gribētu teikt, ar svaigu skatību ir piegājis arī šim jautājumam, jo kā mēs redzam, tā problēma un risinājumi tiek meklēti jau ilgāku periodu, tomēr neviens vēl pie ideālā risinājuma nav nonācis. Mēs gribētu parādzīt savu, proti Latvijas šī brīža skatījumu par iespējamiem risinājumiem. Lūdzu, Jaskav, kaut vārds jums. Paldies. Cienējamies dāmas un kungi, viesi, kolēģi. Man ir šodien liels gods piedalīties tādā konferencē, kuru pārstāv gandrīz visas Eiropas valstīs un dalīties varbūt ar savu pieredzi, ar Latvijas pieredzi deinstitucionalizācijas ieviešanas procesā. Savas prezentācijas laikā man gribētos pievērsties varbūt tiem galveniem jautājumiem, kas tieši skar deinstitucionalizācijas procesu ieviešanu Latvijā, galveniem principiem, kurus mēs ievērojam, kuru izstrādājot deinstitucionalizācijas ieviešanas mehānismu, gan arī politikas prioritātes, kuras noteikti mainās, kā mainās visu mūsu dzīve un mūsu uzskati. Deinstitucionalizācijas process, manuprāt, ir sācies 13. gada beigās,
kad ministra kabinets bija pieņēmis sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnes, un tais pamatnostādnēs tikai iezīmētas 3 prioritātes. Tās prioritātes jūs redzat uz ekrāna, bet es teiktu tā, ka tās 3 prioritātes pēc būtības ir par vienu un to pašu, par sabiedrību balstīto pakalpojumu attīstību. Un, ja jau mēs runājam par deinstitucionalizācijas procesu, ļoti bieži mūsu sabiedrība mēs šo procesu traktējam diezgan pavirši. Līdz ar to arī rodas kaut kādas bailes par to, vai tad mums visiem kopā izdosies deinstitucionalizāciju īstenot. Jo ļoti bieži mēs zem deinstitucionalizācijas sapratam iespēju cilvēkiem no institūcijām iziet ārā, acīm redzot, viņi visi izies vienā dienā, viņi visi paliks uz ielām, un ko tad mēs tagad darīsim, un kādu tad mēs sociālas problēmas risināsim. Deinstitucionalizācijas process, acīm redzot, ir nevis pār institūciju slēgšanu, kā jau šeit minēja mani kolēģi, un varbūt arī ne tik daudz arī par to, kā nodrošināt cilvēkiem, kuri tagad dzīvo institūcijas, iespēju varbūt iziet ārā. Deinstitucionalizācijas process ir pēc būtības pār sociālo pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu, dzīves kvalitātes paaugstināšanu, sabiedrība balstīto pakalpojumu attīstību, un jau 3. vieta, es tomēr arī pieminētu iespēju cilvēkiem, kuri dzīvo institūcijā, tomēr dzīvot neatkarīgi. Ja mēs runājam par prioritātēm, tad, protams, deinstitucionalizācijas process iezīmē arī jaunas prioritātes priekš visas Latvijas sociālas politikas un arī invaliditātes politikas. Un galvenais, kas mums ir jāsaprot, kā acīm redzot, politikas pasākumiem vajadzētu būt vērstam nevis uz to, lai konkrētam cilvēkam nodrošinātu varbūt veselības aprūpes vai sociālas aprūpes pakalpojumu, bet ievērot cilvēku tiesības un dot iespēju cilvēkiem socializēties. Tātad iekļauties gan sabiedrība, gan darba tirgu. Nākamais, ja mēs runājam par pakalpojumiem, tad ir jārunā par visu pakalpojumu spektru. Pirmkārtam, no institucionālā pakalpojuma mums jāatiet un jānodrošina sabiedrība balstītus pakalpojumus tieši cilvēku dzīves vietā. Ja mēs runājam par cilvēku nespēju, tad, acīm redzot, mums ir jāsaprot, ka mēs pārāk daudz varbūt pievēršam šeit uzmanību tieši invaliditātes jautājumiem. Un varbūt mums vajadzētu mēģināt kaut kā attiet no tā un paskatīties uz cilvēka funkcionālām spējām, uz spējām sevi aprūpēt. Deinstitucionalizācija nozīmē arī jaunas prioritātes attiecību uz cilvēku centrētas pieejas īstenošanu. Un šeit galvenais ir katra individuāla cilvēka vajadzības. Un, ja jau mēs arī domājam par iespēju nodrošināt varbūt tālākā nākotnē sabiedrību balstītus pakalpojumus, tad ir jābalstās uz katra cilvēka individuālam vajadzībām, lai attīstītu arī infrastruktūru priekš cilvēkiem. Nevis vienkārši veidot infrastruktūru un tad jau padomāt, varbūt kā viņu pielāgot cilvēku vajadzībām. Uz cilvēku centrēta pieeja ir ārkārtīgi svarīga. Un, acīm redzot, mums visiem varbūt vajadzētu vairāk domāt nevis par cilvēku nespēju, nevis par cilvēku ar invaliditāti kā tādu, bet par viņu varbūt, bet par konkrēta cilvēka nespēju parūpēties par sevi. Tātad, ja mēs runājam par tiem pamatprincipiem, kurus mēs izmantojam, tā skaitā arī Labklājības ministrijā iesaistoties deinstitucionalizācijas ieviešanas mehānisma izstrādē, tad pirmais un vissvarīgākais princips ir iespējami vairāk pašvaldību iesaistīt deinstitucionalizācijas procesā. Ja jūs paskatāties tagad uz kartes 2009. Gada administratīvas reformas rezultāta, mūsu karte izskatās diezgan raibi. Kopumā šeit ir atspoguļotas 119 pašvaldības. Katra pašvaldība caur sociālo dienestu nodrošina cilvēkiem nepieciešamus sociālus pakalpojumus. Acīm redzot, ja mēs gribam nodrošināt sabiedrību balstītus pakalpojumus visiem iedzīvotājiem, visa Latvijas teritorijā, tad visoptimālākais modelis, acīm redzot, būtu arī visas 119 pašvaldības arī iesaistīt procesā. Bet, diemžēl, ir jāatzīst, ka pašvaldības ir dažādas. Viņu spējas, piemēram, finansēt sociālus pakalpojumus ir dažādas.
Cilvēku skaits, iedzīvotāju skaits pašvaldības arī atšķirās. Un izveidota infrastruktūra arī diezgan atšķirās no vienas pašvaldības, no vienas uz otru pašvaldību. Līdz ar to, protams, ka pašvaldībām savstarpēji ir jāsadarbojas, un līdz ar to ir nepieciešams viņu rīcību deinstitucionalizācijas procesa ieviešanos arī reģionāli koordinēt. Un pie nākamā principa, pie kā mēs nonācam, ir nepieciešama reģionāli koordinēt pašvaldību darbību deinstitucionalizācijas procesa īstenošana caur plānošanas reģioniem. Jautājums arī ir par tām mērķa grupām, kur ir tās prioritātes grupas, kurām mēs gribam nodrošināt kvalitatīvus, individualizētus, sabiedrību balstītus pakalpojumus. Ir svarīgi fokusēties uz konkrētām mērķa grupām, un priekš Latvijas šī izvēle ir jau izdarīta. Tātad mēs akcentējam savu uzmanību tieši uz trīs mērķa grupām. Pirmām kārtām pieaugušie cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, kuri dzīvo gan institūcijā, gan sabiedrība. Ir ārkārtīgi svarīgi arī parūpēties par bērniem bāriņiem un bez vecāku gadības paliekušiem bērniem, jo iespējami ātrāk mēs nodrošinām bērniem, kuri dzīvo institūcijās, nodrošinām iespēju dzīvot ģimeniskajā vidē, jo ātrāk arī un veiksmīgāk notiks arī bērnu attīstība. Un trešā mērķa grupa, ar kuru mēs strādāsim, ļoti cītīgi ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuri jau tagad dzīvo sabiedrība, bet, diemžēl, dažādu iemeslu pēc nesaņem viņam nepieciešamus pakalpojumus. Ja runāt par rezultātiem, kurus mēs vēlamies Latvijā sasniegt līdz 2020. gada beigām ar struktūru fondu finansēšanas palīdzību, tad šie mērķi ir orientēti uz konkrētām augstāk minētām mērķa grupām. Ja mēs runājam par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, tad mēs plānojam līdz 2020. gadam, ka 700 cilvēki varētu uzsākt neatkarīgu dzīvi ārpus institūcijā. Vēl vairāk, kaut divas reizes vairāk cilvēkiem, 1400 cilvēkiem, mēs gribam nodrošināt sabiedrību balstītus pakalpojumus viņa dzīves vietā. Jo tas ir visefektīvākais veids, kā novērst cilvēku nonākšanu institūcijā. Jo mēs nevaram domāt tikai par tiem cilvēkiem, kā viņam nodrošināt iziešanu ārā, mums ir jādomā, kā nodrošināt visu nepieciešamu pakalpojumu spektru. Un mēs šeit runājam gan par sociāliem pakalpojumiem, gan arī par vispārējiem pakalpojumiem. Dažas institūcijas būs slēgtas, mazinot arī vietu skaitu institūcijas, bet galvenais, lai sniegto sabiedrību balstīto pakalpojumu īpatsvars varētu būtiski palielināties no 20 līdz 45%. Ja mēs runājam par bērniem, tad vismaz mēs plānojam, ka 60% bērnu skaits samazināsies, kuri atrodas institūcijās no 3 līdz 6 mēnešiem. Mēs plānojam arī būtiski samazināt bērnu skaitu institūcijās un arī 3400 bērniem nodrošināt tieši pakalpojumus dzīves vietā. Ļoti svarīgs princips, politikas veidošanas princips šeit ir tieši tas, ka mēs nevaram domāt varbūt tikai un vienīgi par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu, jo cilvēks dzīvojot neatrauti no visas sabiedrības, cilvēks, kur dzīvo sabiedrība, viņam arī jānodrošina arī visu pārējo nepieciešamu pakalpojumu klāstu. Un šeit mēs runājam arī par izglītību, par darba vietām, par nodrošinājumu ar mājokli, ar veselības pakalpojumiem un transporta pakalpojumiem. Ja paskatīties nedaudz uz mūsu pašreizēji izveidojušo situāciju, tad kopumā Latvija ir ap 8000 bērniņu ar funkcionāliem traucējumiem. Mēs plānojam, ka deinstitucionalizācijas rezultātā 3400 bērniņiem tiks nodrošināti sociālie pakalpojumi, primāri sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, sociālās aprūpes pakalpojumi, kā arī atelpa brīdis.
Runājot par bērniņiem, kuri atrodas institūcijā, tad kopā Latvijā funkcionē 37 institūcijas, dažāda izmēra institūcijas, ir arī pie 12 lielas institūcijas, kur atrodas vairāk nekā 51 bērns. Ja paskatīties, kādi pakalpojumi tagad šiem bērniņiem ir pieejami, tad 5000 bērniņi atrodas pie aizbildņiem, 16% 1300 bērniņi audžģimenes un aptuveni 1700 bērni atrodas institūcijās. Attiecībā uz mērķa grupu, kur ir sasaistīti tieši ar bērnu un ar bērniem nodrošinātiem pakalpojumiem, tas galvenais mūsu princips būtu nodrošināt ģimeniskai videi pietunētus pakalpojumus. Runājot par pieaugušiem, jūs varat arī redzēt grafikā, ka pēc slimību un profilakses kontroles centra datiem uzskaita esošo pacientu ar psihiskiem un veselības traucējumiem Latvijā ir kaut kur aptuveni 83 000. Un viņi visi dzīvo sabiedrība apkārt mums. Ja mēs paskatīsimies uz cilvēku īpatsvaru, kuri dzīvo institūcijās, tie ir kaut kur tikai 6%, ap 5000 cilvēku. Ja mēs runājam par deinstitucionalizācijas procesu un par kaut kādiem mērķa rezultātiem, tad mēs plānojam, ka 700 cilvēkiem būs nodrošināta iespēja uzsākt neatkarīgu dzīvi. Un ja salīdzinātu visus šos skaitļus, tad izskatās, ka mēs mēģinam tikai panākt tos pirmus soļus, lai nodrošinātu cilvēkiem viņam nepieciešamus kvalitatīvus individualizētus pakalpojumus. Jau deinstitucionalizācijas process kā tāds pēc būtības notiek jau tagad, skatoties uz to, ka, piemēram, uz tendenci, ka, piemēram, cilvēki tomēr pamet institūcijas. Un, piemēram, arī pagājušajā gadā ap 70 cilvēkiem bija tomēr nodrošināta iespēja iziet ārā no institūcijām, iziet un dzīvot ģimenēs, vai viņam bija nodrošināts grupu dzīvokļu pakalpojumus. Līdz ar to, neatkarīgi no tā, vai mēs gribam vai mēs negribam, bet šis process notiek, un mūsu galvenais mērķis šo izēšanas procesu pataisīt civilizētu. Ja paskatīties uz to, kā tad attīstās, piemēram, institucionālais pakalpojums salīdzinājumā ar sabiedrību balstītiem pakalpojumiem, tad ir skaidrs, ka sabiedrību balstītu pakalpojumu īpatsvars joprojām nav liels. Tāpēc arī būtu nepieciešams izmantot visu Eiropas struktūru fondu atbalstu, lai veicinātu sabiedrību balstīto pakalpojumu veidošanu. Kā jūs redzat, cilvēku skaits institūcijas pakāpeniski mazinās, bet tomēr, ja mēs runājam par cilvēku rindu un tiem cilvēkiem, kuri gaida uz pakalpojumu saņemšanu, tad šī rinda, institucionāla pakalpojumu saņemšanu, tad šī rinda joprojām pieaug. Tas ir tāpēc, ka, diemžēl, nav pietiekoši nopietnas alternatīvas cilvēkiem nodrošināt iespēju saņemt sabiedrība balstītus pakalpojumus tieši viņu dzīves vietā. Un kā reiz deinstitucionalizācijas process ir vērsts uz to, lai cilvēkam būtu iespēja saņemt viņam nepieciešamus sociālus un vispārējos pakalpojumus. Deinstitucionalizācijas process ir plānots vairākos virzienos, bet tas galvenais princips, ko mēs mēģinām ievērot, izstrādājot deinstitucionalizācijas īstenošanas mehānismu, ir pirmām kārtām personas individuālas vajadzības. Līdz ar to Latvijas deinstitucionalizācijas procesa sākuma punkts ir individuālo vajadzību novērtēšana cilvēkiem, kuri atrodas institūcijā vai jau tagad dzīvo sabiedrībā. 5 plānošanas reģioni būs atbildīgi par deinstitucionalizācijas plānu izstrādi un turpmāku īstenošanu. Kopā ar plānu izstrādi tiks apmācīti speciālisti sociālā joma. Pie tam šeit mēs runājam par speciālistiem, gan kuri strādā sociālos dienestos, gan tos speciālistus, kuri tagad jau ir iesaistīti pakalpojumu sniegšana, un primāri, kuri ir iesaistīti tieši institucionālā pakalpojumu sniegšanas procesā.
Līdz ar deinstitucionalizācijas plānu izstrādi tiks uzsākts arī reāls process sabiedrību balstītu pakalpojumu sniegšana, infrastruktūras pilnveidošana, kā arī monitoringa un novērtēšanas sistēmas izveide. Sadarbības modelis starp dažādām ieinteresētām pusēm ir atspoguļots tagad jūsu uzmanībai slaida, un kā jūs redzat, galvenie deinstitucionalizācijas procesa koordinātori būs tieši plānošanas reģioni. Viņam būs ļoti cieši jāsadarbojas ar pašvaldībām, lai izstrādātu katram reģionam detalizētu deinstitucionalizācijas plānu līdz 16. gada beigām. Un cieša sadarbībā ar nevalstiskām organizācijām sniegt pakalpojumus, nepieciešamus pakalpojumus cilvēkiem, kuri dzīvo sabiedrība, vai tiem, kuri pēc kāda laika nonāks pie secinājumā uzsākt neatkarīgu dzīvi. Līdz ar to būtu ļoti svarīgi visiem ieinteresētām pusēm šeit sadarboties kopā, lai sekmīgi īstenot deinstitucionalizācijas procesu. Ja mēs runājam varbūt par dažiem izaicinājumiem, ko pārdzīvo arī Latvija, pirmām kārtām es varētu minēt ļoti nevienlīdzīgu attieksmi pret deinstitucionalizācijas procesu tieši no sabiedrības puses, tāpēc arī vairāki pasākumi tik ieplānoti un vērsti uz to, lai pakāpeniski mēģinātu mainīt sabiedrības attieksmi pret deinstitucionalizācijas procesu. Ir svarīgi panākt, lai vairāk pašvaldību varētu iesaistīties deinstitucionalizācijas procesa ieviešanā. Ir svarīgi vienoties ar visiem interesētām pusēm par to, ka primārais deinstitucionalizācijas procesa ir tieši cilvēku vajadzības, un tikai balstoties uz cilvēku vajadzību apkopošanu būtu tālāk nepieciešams pieņemt kaut kādus konkrētus soļus sociālo pakalpojumu infrastruktūras pilnveidošanai. Un tagad ir tieši laiks visiem sākt kopā strādāt ar mērķi, lai īstenot deinstitucionalizācijas procesu sekmīgi. Un sava prezentācijas beigās man gribētos pateikt, ka es ļoti ceru, ka ja šodien es vairāk runāju tieši par Latvijas deinstitucionalizācijas mehānismu un par iespējām un izaicinājumiem, tad pēc kādiem 2-3 gadiem kaut kāda vēl viena starptautiskā konference, kura varbūt nenotiks Latvijā, Latvija būs tas gods ne tikai iepazīstināt varbūt ar savām idejām, kā deinstitucionalizāciju īstenot, bet jau runāt par ļoti konkrētiem rezultātiem. Lielas paldies! Paldies Jaskov kundzei. Kā redziet, mēs nedaudz esam ievilkuši un pārsniedzam laiku, bet es domāju, ka saturs ir pietiekami interesants un ka mēs varētu tomēr nedaudz ziedot no kafijas pauzes, lai tagad dzirdētu Kristenes Sandbergas kundzi, Oslo Universitātes juridiskās fakultātes profesors, ANO augstā cilvēktiesību komisāra biroja bērnu tiesību komitejas pārstāvi. Lūdzu, vārds Sandbergas kundzei. Dear all, thank you so much for Paldies, ka jūs mani uzaicinājāt uz šo ļoti svarīgo konferenci. Paldies Latvijas prezidentūrai. Vēlos teikt, ka ANO komiteja par bērnu tiesībām strādā pie tā, lai uzraudzītu procesu par bērnu tiesību ievērošanu pasaulē. Runāsim par rīcības politikas, sociālās rīcības politikas reformu, kas ir orientēta uz rezultātu. Mēs esam izskatījuši visas šīs ļoti daudz jautājumus šodien jau, bet tagad paskatīsimies
dažādos plānošanas etapus, kam jāpievērš uzmanību, kad jūs plānojat. Mēs izdalām 4 galvenās pakāpes vai stadijas, ja jūs vēlaties ieviest rīcību politikas reformu. Pirmkārt, ir nepieciešama kā angliskais termiņš mapping, tas nozīmē plāna iezīmēšana, ko jūs vēlaties sasniegt, kāda šī situācija. Tad jūs domājat par pasākumiem, kā dabūt šos rezultātus, un tad, kā jūs veiksiet monitoringu, jeb uzraudzību, lai šie rezultāti tiktu iegūta. Tagad par plānu iezīmēšanu. Kāda ir pašreizējā situācija? Mēs par to arī domājam. Cik cilvēkus tas aptveras, kas tie ir, kur viņi pašlaik, kādas nevajadzības tiem ir, kādi pamat iemesli, ka viņi atrodas šajā situācijā, piemēram, tie, kas ir institūcijās, kā arī daudz cilvēku, kam ir invaliditāte, kas dzīvo mājā, bet nav nekādu pakalpojumu. Un analizējam datus, un šie datus ir nepieciešams sadalīt pa grupām, dzimums, vecums, institūcijas veids, kāpēc viņi tur ir, kādas ir īpašās vajadzības, un atkal sīkāk jāsadala šīs grupas. Mums ir bērni institūcijās, cilvēki pieaugušie ar individualitāti, un arī tie, kas dzīvo mājās, un tad arī vecie ļaudis. Tas ir dažādas grupas, dažādi veidi, un nepieciešama statistiskā analīze, pirms jūs uzsākat darbu. To mēs arī redzējām, ka mēs strādājam pie tā savā komitejā. Ļoti daudzās valstīs nav pareizas datu savākšanas sistēmas. Viņi paši pat nezin, ko viņi dara un kas viņiem jādara. Jums ir nepieciešams arī kvalitatīvs pētījums, kāda ir šo cilvēku dzīve pašlaik, ko viņi vēlas un kādas ir viņa vajadzības. Es, protams, to skatu visu tādā pamatlīmenī, mums pašlaik nav laika to visu skatīt sīki. Kādi būs rezultāti, jo tas ir vēlamais rezultāts, kā jūs skatāt, jo tev no paša sākuma, ko jūs gribat sasniegt, tātad lielais mērķis, tad konkrētie mērķi, un tad ļoti konkrēti uzdevumi ar laika grafiku un indikatoriem, kā tas viss notiks. Mēs daudz ko dzirdējam par vispārējiem mērķiem, ko vēlamies sasniegt, jo mūsu lielais mērķis, protams, ir nodrošināt individu cilvēku tiesības pilnībā un labāku dzīvi. Un protams, arī mūsu ANO cilvēktiesību konvencija, bet tas saistās ar tādiem jēdzieniem kā cilvēku pašcieņa, autonomija. Protams, lai varētu nodrošināt cilvēkiem labāku dzīvi. Attiecībā uz deinstitucionalizāciju te mērķi būtu tiesības uz māju, uz mājokli, dzīvesvietu, ja bērnam dzīvot ģimenē. Otrs mērķis ir iekļaušana sabiedrībā un, cik tas vien iespējams, pašnoteikšanās tiesības un iespējas. Norvēģijā mums bija ļoti svarīga reforma 91. gadā tieši par deinstitucionalizāciju cilvēkiem ar garīgām nespējām un invaliditāti. Un viņiem visiem bija jāatstāj šīs institūcijas, apmēram 15 vai 20 tūkstoši no šiem cilvēkiem ar garīgām traucējumiem dzīvo mājās, jeb viņiem ir kāda māja nodrošināta, māja vieta,
un viņi piedalās kultūras notikumos, brīvā laika pavadīšanā. Viņai tāpat ir pieejami visi veselības aprūpas pakalpojumi kā citiem, un mēs mēģinam nodrošināt normālus dzīves apstākļus. Pirms 25 gadiem mēs lietojam termiņu normalizācija. Mēs tagad šo terminu vairāk nelietojam. Bija arī citi uzdevumi šajā reformā, bet es runāšu par šiem 4 mērķiem. Tātad par iekļaušanu un par neatkarīgo dzīvošanu. Tad jāskatās sīkāk, kas jādara, jo jāuzliek konkrēti uzdevumi ar laika grafiku, kurā tas ir jāizpilda, un nepieciešams izmantot indikatorus. Un mēs strādājām pie tiem daudzās jomās cilvēktiesību jautājumos, kas īsti jādara, kā to izmērīt. Ja jūs gribat atlaist cilvēkus no institūcijiem, jums jāstāsta, cik daudz viņi būs, kādu un ko jūs ar viņiem darīsiet, kādas ir vajadzības. Jūs nevarat vienkārši tā izlemt kaut ko. Ja jūs gribat viņus izņemt no institūcijām, viņiem ir vajadzīga vieta, kur dzīvot. Tam ir jābūt labām alternatīvām. Un pieaugušiem, tātad viņiem jābūt savā mājoklim, jeb arī tāda grupveida mājoklis. No otras puses, viena lieta ir viņas dabūt ārā no institūcijas, otra lieta, lai nepieļautu to, ka cilvēki, kas vēl nav nonākuši institūcijās, tur nonāktu. Ir jānodrošina šis darbs, šī profilaks, lai viņi tur nenokļūtu. Un es kā jurists varu teikt, ka te arī jābūt tiesiskām normām, kas nepieļautu ievietot cilvēku institūcijā, ja viņš varētu arī dzīvot ārpus tā. Un ko nozīmē tālāk? Vai jūs gribat institūcijas pilnīgi nolikvidēt līdz nulē, jeb dažas atstāt, cik daudz, kad, jo es saprotu, ka Latvijā jūs esat par to domājuši un plānojuši. Un ko tad jūs liksiet vietā? Un it īpaši par tiem, kas nav, piemēram, bērnam, vislabākais būtu palikt ģimenē, savā ģimenē, jeb atgriezties ģimenē. Pieaugušiem tas būtu, ka persona individualitāte ir savs mājoklis, ir kur palikt. Vienalga, kur tas būtu, varbūt ar ģimeni, varbūt arī atsevišķi, jeb arī grupu mājā, un jānodrošina aprūpe, kas balstās uz ģimenes apstākļiem, lai cilvēks nepāriet uz citu institūciju. Jānodrošina aprūpe. Un šī mūsu Norvēģu reforma attiec uz cilvēkiem, kam ir mentālie traucējumi, garīgās attīstības traucējumi. Kad jūs nosakat konkrētos uzdevumus, to jāizdara visiem mērķiem. Ne tikai pietiek ar to, ka jūs pasakāt, ka viņiem nepieciešams savs mājoklis, jābūt arī konkrētiem mērķiem, lai nodrošinātu viņu dalību kultūras dzīvē, brīvā laika pavadīšanā, lai viņiem būtu tā pati pieeja veselības aprūpas pakalpojumiem un tā saucamos normālos dzīves apstākļus, ja neatkarīgo dzīvošanu, kā mēs šodien sakām.
nepieciešams ietekmes izvērtējums par pašreizējo situāciju, vai tā paliek tāda pati? Kādi ir alternatīvie pasākumi, ko jūs varētu izmantot, lai sasniegtu konkrētos uzdevumus? Ko mēs tādā veidā sasniegsim un kādas būs izmaksas? Tā tad jāskata visi pasākumi. Tie varētu būt gan individuāli, gan strukturāli. Individuālie. Tas varētu būt arī lēmums slēgt institūcijas, nosakot zināmu laika periodu. Un jeb arī nodrošināt, jeb arī aiziet no šīm institūcijām. Norvēģijā mēs to veicām. Mēs sākām 91. gada 1. janvārī, un tas gāja līdz pat, kad 995. gada 31. decembris, 5 gadu laikā visām institūcijām bija jābūt slēgtām. Bet varbūt to var izdarīt 3 gadu laikā. Bet mēs gribējām būt elastīgi. Tas bija pasākums, tie pasākumi, lai sasniegtu mūsu mērķi. Un tad mēs gribējām nodrošināt alternatīvu šīm institūcijām. To live with his or her parents. It could be kinship care. Tas varētu būt vai nu bērnu dzīvošana kopā ar vecākiem, vai dzīvošana auģu ģimenēs. Pieaugušajiem tās būtu savas mājas, jeb arī mājas, kur tie dzīvo grupās. Arī citi pasākumi ietvertu finansiālu atbalstu. Iepriekš mēs esam strādājuši pie tā, ka kopienā balstīti pakalpojumi lai tie saņemtu atbalstu, un tad tiek apmācītas ģimenes, kas uzņem bērnus. Ir vajadzīgi arī pasākumi, kas saistīti ar apmācībām. Atbildība šajā gadījumā ir uz municipalitātes pleciem, jo cilvēki tieši caur to saņem atbalstu, un šeit ir vajadzīga arī sadarbība municipalitāšu starpā. Ir nepieciešams nodrošināt sociālu atbalstu vispārīgā līmenī, kas ietvertu nabadzības samazināšanu. Un kā minēts, nabadzības līmenis nekādā gadījumā nedrīkstētu būt iemesls, kāpēc bērns tiek ievietots institūcijā. Un galvenokārt ļoti bieži tas nozīmētu tieši finansiālu atbalstu nodrošināšanu. Vispārīgi pakalpojumi, tādi kā izglītība un veselības aprūpe, ir jānodrošina visiem, neatkarīgi no tā, vai šie cilvēki ir institūcijās vai ārpus institūcijām. Runāšu arī par strukturālām izmaiņām. Ir vajadzīgs likumisks ietvers arī runājot par uzraudzīšanu un vērtēšanu. Gan institucionālā līmenī to darot, gan arī, ja to uzņemas municipalitāte. Ir jārunā arī par politikas reformām, par stratēģijām, par darbības plāniem, kuri ietver mērķus un pasākumus, kas jāievieš.
atbildība ir jāsadala ļoti skaidri, tā lai būtu skaidrs, kas kuram paveicams. Ir jānodrošina arī tas, ka, lai pārklātos dažādi sektori, runājot, piemēram, par sociālo attīstību, ir jāiesaistā bērni. Un man jāsaka, ka daudzām valstīm ir problēma tieši ar šo sektoru pārpludināšanu. Un jūs arī jau raksturojāt to, ko jūs darāt Latvijā. Norvēģijā mums ir 13 apgabali, un tad tika sadalīts, kā šos cilvēkus varētu izvietot. Ir nepieciešams arī apmācīt sociālos darbiniekus un citus profesionāļus tieši vietējā līmenī, kā arī nepieciešams informēt sabiedrību un strādāt pie cilvēku attieksmes pret personām ar invaliditāti. Un visbeidzot, uzraudzīšanas fāze, pēdējā fāze. Šajā fāzē ir jāapskatās rezultāti, kas ir citās fāzēs sasniegti. Jāapskata tas, vai mērķi ir sasniegti konkrētā laika posmā. Šajā posmā arī jāizvērtē mērķi ilgtermiņa periodā, kā arī nepieciešams šos mērus pielāgot, ja ir tāda nepieciešamība. Norvēģijas gadījumā pēc 10 gadiem tika skatīti rezultāti minētajai reformai. Un pirmais mērķis, kurš bija, ka cilvēkiem ir jānodrošina savs mājoklis, tika sasniegts. Cilvēkiem bija dota brīva iespēja izvēlēties savu mājokli, un liela daļa cilvēku bija izvēlējušies vietējās kopienas. Bija daudziem savas mājas, taču tām bija kolektīvas iezīmes. Runājot par kultūru un brīvā laika aktivitātēm, jāatzīst, ka Norvēģija nav spējusi sasniegt šo mērķi, iesaistīt cilvēkus ar invaliditāti sabiedrībā. Iespējams, ka netika pielikts pietiekoši daudz pūļu, lai šo mērķi sasniegtu. Un runājot par veselības pakalpojumu pieejamību, jāsaka, ka šeit bija nepilnības. Tas nebija definēts kā galvenais mērķis. Un runājot par tā saucamajiem normālajiem dzīves apstākļiem, šeit bija dažādas atbildes. 56% teica, ka viņi dzīvoja kopienas namos, un lielākā daļa no tiem teica, ka nācās dzīvot kopā ar cilvēkiem, ko viņi nebija izvēlējušies. Taču jāsaka, ka 40% bija apmierināti. Ģimenes kopumā bija ļoti neapmierināts ar šo reformu, bet pēc tam vēlākā fāzē apmēram 30% tomēr bija apmierinātas. Mēs tagad redzam lietas, ko varēja uzlabot. Un vēlākā reformas fāzē mēs redzējām, ka, lai gan institūcijas nebija tik lielas Norvēģijā,
lai gan institūcijas nebija liels Norvēģijā, tomēr tieši institucionalizēta pieeja bija iepriekš. Paldies! Tas ir sācies 1991. gadā, tieši laikā, kad Latvija atguva neatkarību, un arī šobrīd viss vēl turpinās. Gribētu teikt, ka tas ir iedvesmojošs piemērs, un mēs varētu turpināt mācīties kopā. Tagad man ir tas gods iepazīstināt jūs ar nākošo sesiju, lai mēs varētu iet kafijas pauzē, un man ir tāds priekšlikums, ievērot, ka es esmu šeit, man ir priekšlikums tāds, ka mēs pusdienas nedaudz atliksim uz 13:45, lai nākošajam plenārsēdes vadītājiem nav jācieš. Un tagad mēs iziesim kafijas pauzē un atgriezīsimies pēc, es domāju, 20 minūtēm. Tas būs pietiekoši, es ceru, un tad mums būs nedaudz ilgāk laika. Es jau skatos uz nākošo moderatori, Ievu Leimani Veldmējeri, kura laipni jūs sagaidīs šeit pēc 20 minūtēm. Paldies par uzmanību un lai jums garšo kafiju!